Narcisi. Narcisi parasti netērē laiku, lai iestos citu cilvēku ādā, kā arī lai paskatītos uz lietām no citu cilvēku skatu punktu. Jo galvenais priekš viņiem jau ir, ka viņu pašu labsajūta ir laba, un kāpēc tad domāt par kaut ko citu? Kā arī viņi uzskata, ka tikai viņu dzīves ir kaut kādas uzmanības vērtas. Varētu sniegt piemēru, pieņemsim, pie industrijā kaut kāda pazīstama vārda, ja? Nāk kaut kāds nesaistīts cilvēks ar kaut kādu teoriju, kas ved uz reāliem atklājumiem. Ja? Un ko tāds narcis industrijā viņam varētu pateikt? Nevar tas tā būt. Neko tādu izdarīt, un kas tu vispār tāds esi, lai kaut ko tādu varētu paveikt? Jo tas nekādīgi nesaskan ar to, ko visi citi saka un dara. Pie tām es pats personīgi esmu gājis labākajā skolā, un visi tur domā to pašu, ko es tev saku. Tāpēc, draugs, netērē laiku ar tādām muļķībām. Kaut kā tam līdzīgi. Jā, bet interesantākais ir, ka bieži vien narcisu augstprātībai ir īsti nepelnīta, jo ja mēs tā nopietni paskatāmies uz viņu dzīvēm, uz viņu sasniegumiem, tad viņi pašrocīgi pie kādiem atklājumiem vai neredzētām iespējām nav nonākuši. Tie ir tikai braukuši uz tādu kā sasniegumu ilūzijas viļņa, ko pie tam ir citi tiem devuši ar kaut kādām iespējām. Tāpēc mums īstenībā ir palaimējies, kad vēl joprojām ir cilvēki, kuri gatavi apdomāt un pamēģināt dažādas teorijas, kaut lai cik dīvaini viņi no malas neizskatītos vai neizklausītos, pareizāk sakot. Bet pateicoties savas tukšās neuzspūšanās dēļ, viņi mums ir devuši apsildes iekārtas, datoru iekārtas un tā tālāk.